Draugi, mēs Latvijas radiokoris, kontrabasists Viktors Viļičko, perkusionists Guntars Freibergs un es, diriģents Kaspars Putniņš, mēs vēlamies jūs aicināt ceļojumā. Šis ceļojums sāksies 7. jūnija vakarā Lielajā ģildē, un tad es domāju, ka beigsies atkarībā no tā, kā jūs katrs pats jutīsieties. Un arī tur, kur jūs katrs pats jutīsieties, bet šī programma, šis ceļojums ir tāds kā mūsu lielā ietvara, kosmiskā ietvara, galaktiskā Saules sistēmas, vai tā konkretizējot Saules sistēmas ietvaru slavinājums, kas saucas Bezgalības krelles. Nora Ikstena ir uzrakstījusi 8 brīnišķīgus dzejoļus, kas ir veltījumi 8 mūsu brīnišķīgajām planētām, gan mūsu pašu mīļajai Zemē, gan māsām un brāļiem, kas virpuļo mums līdzās tuvākā vai tālākā plānā ap mūsu mīļo dzīvības devēju Sauli. Un šie 8 darbi ir patiešām kā meditācija par to lielo ietvaru, kurā mēs atrodamies, pārdomas par to, kāda ir tā neiedomājama, sarežģītā un smalkā lietu kombinācija un balanss, kurā ir iespēja būt dzīvei un mums. Un no otras puses, šīs planētas, protams, vienmēr ir bijušas tāds iedvesmas avots pārdomām par cilvēku dabu, par mūsu mikrokosmu, par to, kas notiek mūsu sirdīs un prātos. Roberts Rubīns ir parūpējies par to, lai šis koncerts izskatītos patiešām iespaidīgi. Viņš veido video ietvaru, ka mēs visus mīļi aicinām 7. jūnijā uz Lielo ģildi.